Mēs atrodamies pie atjaunotās Kingo kebaba vietas Darbatas ielā. Noskaidrosim, vai šeit ir garšīgi. Nogaršosim, kas viņiem šeit ir. Un sāksim ar dzērienu. Dzēriens ābolu laimi. Īstenībā diezgan skāps, bet man liekas, ēdot visus tos garšīgos ēdienus, kā reiz būs. Piedāvājumā ir salāti, un šie ir sviesti ķirvju salāti ar burrātas sieru. Īstenībā šāda veida salātus ēdu pirmo reizi, un viņi ir gan pikanti, gan maigi, gan kraukšķīgi, tāpēc, ka tur ir turku zirņu visu kombināciju kopā vienkārši bombu. Un brisket burgers, viņš ir tik liels un izskatās labi. Te ir kraukšķīga vista, gaļa. Salāts, burgers, nereāls, tiešām nereāls. Viņš ir sulīts, kraukšs, tā vista vienkārši un gaļa visu kopā ir vienkārši dievīgi. Viens no garšīgākajiem burgeriem savā dzīvē, ko esmu ēdusi. Laiks tako, viņiem tagad ir jauna ēdienkarte un tik daudz, kas piedāvājumā. Šīs tako ir ar lielo pagaļu. Takos arī ir īstenībā garšīgi. Viņiem ir ļoti maiga gaļa, un viņš ir gan āsts, gan tāds skābens, un visu komplektē vienkārši wow, un tiešām mums tako ļoti daudz ēdienu. Paskaties, cik daudz ēdienu uz šķīvja. Un tas ir lielais kebabs ar vistas un lielo pagaļu. Kebabs arī ir es esmu ēdusi pirms tam. Man ļoti garšo šeit kebabi. Un tas tiešām ir ēdienu ļoti daudz. Man liekas, viena neapēstu šo lielo šķīvi. Vispār atjaunotais interjers ir riktīgi stilīgs tādā street style. Un vispār, kas viņiem vēl no jaunumiem, liela jauna ēdienkarte. Tur nav tikai kebabu un burgeri. Un pie tam viņiem sestdienās un svētdienas ir brokastis, un vēl pat var līdzi ņemšanā paņemt visādus ēdienus un laiks desertam. Šis mums ir citrona siera kūkas deserts. Nedaudz skābens, maigs, krēmīgs, man garšoja. Un man patīk, ka nav liela porcija, ka tu tā paēd. Un ļoti labi. Es šajā vietā lieku 10 no 10. Man ļoti patīk viņu atjaunotā ēdienkarte un arī iepriekšējie kebabi arī vēl joprojām tikpat garšīgi.